Čau, draugi! Ar jums kopā atkal es, Nils, un šodien sveicu jūs savā, ja tā var teikt, studijā. Esmu iekārtojies garāžā, esmu apkārt salicis kaut kādas uzparītas mānekļus, kaut kādus štrumus makšķerēšanas, te ir kāti, augšā ir kāti. Te ir maiss priekš tā, lai visu saliktu. Un principā, kā jūs zinat, tad ieskatoties kalendārā, redzēt, ka drīzumā ir 1. maijs, tuvojās līdekļu sezona. Mana lašu sezona ir praktiski noslēgusies, iespējams vēl sanāks izskriet kaut kādu spožo, bet šīs dienas tēma ir gatavošanās 1. maijam. Attiecīgi, pastāstīšu, ko es daru, kā es gatavojos, un iespējams kaut ko noderīgu varēsiet arī priekš sevis atzīmēt. Laikam pirmām kārtām pats svarīgākais ir saprast, uz kurieni tu dosies 1. maijā, jo man jau katru gadu nav mācība. Mēs atliekam vienmēr ar draugiem to visu uzprikti, mēs atliekam vienmēr ar draugiem to laivas rezervēšanu vai vietas izvēli uz pēdējo brīdi. Un arī šo sezonu sanāca līdzīgi. Bija tāda doma mums aizbraukt, atvērt šo sezonu 1. maiju, sagaidīt Kaņieru ezerā. Aprīļa sākumā praktiski sazinājāmies ar bāzi un tur mūs iepriecināja. Pateica, ka visas laivas jau sen ir rezervētas un diemžēl mēs uz Kaņieru netiekam atklāts sezonu. Tāpēc vienmēr par to jāpadomā ir laicīgi, 2-3 mēnešus iepriekš, jāsazinās, jānorezervē laiva, ja jums, teiksim, tas ir nepieciešams. Un tad jūs būsiet droši, kad sezonas atklāšana būs veiksmīga, vismaz tādā ziņā, ka jūs tiksiet tur, kur jūs gribat. Tad mēs sākām meklēt un domāt par rezervas variantiem. Lielupa mums nedaudz jau ir tā kā apnikusi un nolēmām tuvāk mājām, tuvāk sirdī. Tad startēsim uz Vecdaugavu. Attiecīgi šī ūdenskrātuve ir, šī ūdens tilpne mums ir praktiski pie mājām, tāpēc būs diezgan ērti. Teiksim, uz turien doties nebūs agri jāceļās, varbūt nebūs tik agri jāceļās, kā dodoties uz kādu tālāku ezeru vai upi. Tāpēc Vecdaugava ir tāds principā zelta vidusceļš, kas mums atlika un ko mēs izvēlējāmies. Ja ir izvēlēta ūdens tilpne, tad, protams, ir jāsaprot pa kompāniju, ar ko jūs brauksiet. Jūs brauksiet 1, 2, 3, jums vajadzīga 1 laiva, 2 laivas vai kā. Mēs, principā, jau vairākus gadus atklājam sezonu 3 cilvēku kompānijā ar 1 laivu. Diezgan varbūt saspiesti vienā laivā, Pellā lielajā, aptuveni tāda izmēra laiva. 3 ir, bet visi draudzīgi sadzīvo un viens otram palīdz atbalsta. Tā kā kompānijā vienmēr ir patīkamāk makšķerēt un ir ar ko parunāt, ir ar ko padalīties, ir kas palīdz uztvert dzīvi un atbalsta kādā grūtā brīdī. Tāpēc es došos ar diviem saviem čomiem, ar Andreju un Dmitriju, atklāt sezonu. Un šo sezonas atklāšanu mēs mēģināsim arī iemūžināt video. Attiecīgi es būšu ar savu kameru, Andrejs paņems arī savējo, un mēģināsim tad kaut kā no 2 skatu punktiem, no 2 rakursiem šo te visu ierakstīt. Un, ja būs zivis, tad es domāju, ka tas viss video, kas sanāks iespējams, viņš būs krietni skatāmāks, jo būs no dažādiem skatu punktiem tas viss parādīts un būs krietni interesantāk skatīties šādu materiālu. Ja mēs esam izvēlējušies ūdens tilpni, mums sanāca norezervēt laivu, mēs esam sapratuši, ar ko mēs braucam. Tāda laikam pēdējais, kas atliek, ir sagatavot mānekļus, un attiecīgi, kā es to daru, es saprotu,
kur es makšķerēšu, es tad izvēlos aptuveni, uz ko es šajā dienā ķeršu, vai es tēmēšu uz lielajām zivīm, vai mēģināšu noķert vienkārši, teiksim tā, lielāku skaitu, un attiecīgi arī kāda būs šī mērķa zivs. 1. maijā, protams, mana mērķa zivs ir līdeka. Nevienmēr 1. maijā sanāk noķert tās lielākās zivis, tāpēc visticamāk pavisam lielos mānekļus kaut ko šādu es atstāšu dziļi kastēs. Pele, principā, ar nomainītu asti, kur astes vietā ir uzlikts frap māneklis. Tāpēc pavisam tādus big baitus es ielikšu citā kastē un atstāšu viņus mājās. Bet uz sezonas atklāšanu es vismaz esmu izlēmis doties ar 2 kātiem. Attiecīgi viens būs nosacīti big baits tāds līdz 150 gramiem kāds, kur varēs kabināt virsū kaut kādas peles, ne tik lielām astēm, bet standarta šīs lielās peles. Šī ir diezgan daudz jau smuku zivu redzējusi. Krāsas, par krāsām vienmēr ir diskusijas. Cik es esmu dzirdējis arī no tādiem padzīvojušiem makšķerniekiem, tādā augstā ūdenī labāk strādājot tumšie toņi, kaut kas melns ar sarkanu, bet, teiksim tā, cik cilvēku tik arī domu, manā skatījumā krāsai nav tik būtiska nozīme. Nozīmīgākais ir mānekļa izmērs un nosacīti kustības vai vibrācija, kuras viņš, teiksim, dod, kuras viņš izraisa. Tāpēc manā skatījumā izmērs un spēle ir tas būtiskākais, kāpēc zivs ķerās vai neķerās. Jā, ko tad es šajā 1. maijā ņemšu līdzi, es parādīšu. Un, kā es teicu, man būs 2 kāti, viens būs big baits līdz 150 gramiem, otrs būs tāds standarta makšķere ar testu līdz 24 grami. Un ar to kātu varēs, principā, izspēlēt lielāko daļu mānekļu, lielāko daļu wobleru, ar kuriem es aktīvi ķeru vasaras sezonā. Ķerās gan smukas zivis 4, 5, 6 kilogrami, gan, protams, arī diezgan daudz zemmēru un knapmēru un kilogramīgas līdekas. Tāpēc, principā arī tas 1. maijs ir tas, kur gribās noķert un gribās dabūt tās emocijas. Varbūt nav tik svarīgi noķert to lielāko līdeku, kā, teiksim, vasaras sezonā. Jā, man ir, es ar mērķi braucu noķert tieši lielo zivi, un es varu mētāt visu dienu mānekļus lielos, nenoķert nevienu, bet ja viena pieķerās, tad viņa principā kompensē visas tās reizes, kad ir bijušas tukšās copes. Tāpēc, jā, 1. maijs ir tāds, kur tāds ieskrējiens, varētu teikt, kur tu gribi uzņemt emocijas, adrenalīnu un, teiksim, lai uz nākotni, uz nākamo reizi, teiksim, uz nākamo sezonas copi, jā, tad ar lielāku prieku un baudu doties un teiksim tā, aizdedzināt to liesmiņu. Tāpēc otrs kāds būs vieglāks, parādīšu, uz ko es ķeru, un principā kā es vācu mānekļus uz copas reizi, uz jebkuru praktiski izbraucienu. Izkrāmēju aptuveni to, kas manā skatījumā varētu strādāt, atkarībā no vietas, kur es braucu, apskatoties šīs te upes vai ezera dziļumu kartas, vai gadījumā, ja es viņas zinu, tad es aptuveni orientējos un, teiksim, es zinu, ka tur ir dziļums 2 metri vai 6 metri, vai es braukšu pa seklumiem, kur būs knapi 1,5 metrs. Un tad, principā, tad es pielasu arī šos te mānekļus no visas kaudzes un salieku viņus 2 kastēs. Ne visu no tām kastēm es ņemšu un kabināšu virsū un metīšu ūdenī.
Bet dažreiz tā, ka tu aizbrauc uz Sopi un tev liekas, ka, ja tu būtu paņēmis tieši to mānekli, kas palika mājās, tad iespējams tu būtu dabūjis zivu. Tāpēc es mēģinu paņemt aptuveni to, kas tādā vietā varētu strādāt, ar nelielu pavisam rezervi. Un tad es sakrāmēju visu somā. Konkrētajā gadījumā es esmu jau vairākas sezonas izmantoju vienkārši hermetisku šādu te maisu. Viņam agrāk vēl bija lencīte, kuru var uzkarināt uz pleca, bet viņa noplīsa. Plus šādam maisam hermetiskam mēs sametam visu iekšā. Tur var būt kastes ar mānekļiem, tur var būt apģērbs rezerves, tur var būt ēdiens. Mēs viņu aiztaisam ciet un jebkuros apstākļos viss, kas ir iekšpusē, paliek sauss. Ļoti forši, ļoti ērti. Uz viena pleca uzmetam somu, otrā rokā paņemam makšķeri vai divus makšķerus un dodamies uz laivu. Manā skatījumā nevajag pārsātināt un pārbāzt pilnas mugursomas ar tur 100 mānekļu, no kuriem, visticamāk, copas dienā tu izmantosi 5-10 varbūt tās. Tāpēc ir jābūt kaut kādai bāzei, tādai zināšanu bāzei, kad mēs vienkārši nemetam visu pēc kārtas tādā kastē, bet mēs padomājam laikapstākļi, ūdens tilpne, kur mēs braucam. Atbilstoši atkal mānekļus izvēlamies makšķerēm, lai nav tā, kad mēs pārslogojam makšķeri, teiksim, mums ir, kāds līdz 24 gramu, un mēs tagad mēģinam maksimāli izmantot viņa testu vai pārslogot. Tāpēc, jāmēģina piemeklēt šos te mānekļus atbilstoši situācijai. Kā es daru? Es vienkārši no kastēm izmetu visu ārā un tad skatos, kas man liekas, ka varētu strādāt, un lieku iekšā. Attiecīgi, varbūt uzreiz tā arī daram. Šajā improvizētajā studijā mēģināšu parādīt, ko mēs te esam izvēlējušies. Tā. Nolaidīšu nedaudz kameru uz leju. Šādi te, laikam var redzēt. Te ir aukla, te ir kaut kādi sīkumi, kurus es smetīšu te pat maisā. Ar gumijas uz offset āķiem. Sezonas atklāšanā es viņus laikam neņemšu līdzi, jo sezonas atklāšanā ūdens zāles nav vēl izaugušas, un tāpēc visas šīs te gumijas uz offset āķiem, es domāju, ka viņas man nebūs noderīgas un nepieciešamas. Attiecīgi visu ārā. Te iekšā man palika dažas pavadas. Nezinu, var redzēt vai nevar redzēt. Jā, dažas pavadas. Šādas es izmantoju, kad man ir slinkums, krāmēties ar stīgu, jo šīm te pavadām ir diezgan ērti šie te nomaināmie sakabs. Bet es priekš sevis jau diezgan daudzus gadus es izmantoju tikai praktiski stīgas. Viņas nereiz man nav bijis, ka līdeka pārkož. Ir piņķerīgi nedaudz, protams, tīt viņu vaļā. Es parādīšu. Bet, ja piešaujās, tad ir ok. Jā, jo viņai ir tā, kad viņai ir jāattina. Jāattina vaļā. Tad mēs izdomājam, ko mēs kabināsim virsū. Un pēc tam
Mēs šo visu aiztaisam ciet. Jā, un tad, principā, mums šis te savienojums, viņš diezgan tāds ciešs ir, un ļoti forša, teiksim, stīgas ir izmantot kopā ar mānekļiem, kurus vajag tvičot, teiksim, raustīt. Tas ir mānekļi ar mazām lāpstiņām, kas paredzētu tvičam, un arī suņi, saucamie šādi te, kurus mums vajag ar tādu raustīšanas metodi animēt. Un, lai, teiksim, ja būtu elastīgā pavada, tad viņa visbiežāk ķertos aiz kaut kādiem āķiem, bet stīga viņa ir taisna, viņa nelokās, tāpēc, principā, ar šādiem mānekļiem viņu ir diezgan ērti izmantot. Jā, sezonas atklāšanā iespējams iebrauksim mēs seklumos, tāpēc es paņemu līdzi gan suņus, Megabus dotie, teiksim, dotie momentā tas ir Megabus. Jā, ir vairāki gan krāsojumi ir vairāki, jā, gan šie te modeļi. Man viņi ir vairāki dažādi. Es gatavojoties, teiksim, braucoties ar draugiem, es ņemu vērā to, ka, ja gadījumā man būs cope, teiksim, uz šo te Megabus suni, un čoms gribēs pamēģināt arī, tad man ir rezerve, ko viņam iedot, jo katrs paņem to, kas viņam ir, un tad mēs draudzīgi pašērojam savā starpā, ja ir nepieciešams. Mums ir tā, mēs viens no otra varam paņemt mānekļus un draudzīgi copēt. Nākamais māneklis, kas manā skatījumā ir vienkārši viens no foršākajiem, ir Deka Hamakuru. Un viņa man arī ir vairākos izpildījumos, vairākās krāsās. Tāpēc, kad viņš, vismaz man viņš ķer, šis te māneklis. Un, jā, ir gan šādas krāsas, gan pa ziemu es iepirku vēl vienu gaišo. Un šādu te. Tā kā, principā, šiem mānekļiem esmu uzticīgs un man viņi ķer. Protams, seklumos var pamēģināt vēl kaut ko lielāku, kaut ko lēni spēlējošu. Arī Megabusi, kas te ir Dorums, Lates, šāds te, un vēl viens Dorums, jā, 120, un tas bija laikam bišķi mazāks. Jā, viens ir 100, viens ir 120. Man patīk, kā viņi spēlē. Man vispār patīk Megabus wobleri. Vispār man patīk oriģināla wobleri, jā, bet tas ir cits stāsts, varbūt citai reizei. Jā. Kas vēl? Sezonas atklāšanā tādos vidējos dziļumos līdz kaut kādam, līdz 2 metriem, es teiktu, ļoti labi sevi pierādījis, vismaz man arī manā praksē, manā pieredzē ir šādi te mānekļi. Viņi pēdējā laikā es viņus neesmu redzējis, viņus dabūt ir diezgan sarežģīti. Tie ir Daiwa Crosswakes. Viņi ir manā kastē, viņi ir trijos izpildījumos, ir 75. varētu būt. Kaut kas tāds, jā. Šis ir 75. Laikam vai 70. Negribu samaloties. Un šitie 111. Manā gadījumā ir izbeidzies viens cits krāsojums, kuru man ir līdeks iznīcinājušas, bet viņi ļoti labi strādā, viņus var gan vienmērīgi ietīt, viņš tad tāds lēni spēlē diezgan, gan viņus ir ļoti forši arī tvičot, un viņi diezgan seklu iet. Tāpēc foršs māneklis un sezonas atklāšanai man liekas, ka viņš labi sev parādīs. Jā, un ir arī
lielais izmērs, kas ir 120, man liekas, bija, vai 140. Negribu samaloties. Jā, viņš nedaudz savādāk spēlē. Pagaidām es viņu vēl neesmu atkodis, tāpēc visticamāk, ka šis te paliks mājās. Protams, neaizmirstam par mūsu vietējo ražojumu mūdzis, Jelgavas. Daudzi varbūt viņiem šiem te mānekļiem netic, bet neskatoties to, ka viņi izskatās diezgan tādi vienkārši un prasti, ir situācijas un ir reizes, kad viņi principā izglābj copi, jo tas iespējams, ka ir saistīts ar to, ka viņi ir klusie mānekļi, viņiem nav nekādas bumbiņas iekšā, jā, nekas grabošs, skanošs. Un ir reizes, kad zivī vajag tieši šo te kluso, mierīgo spēli. Tāpēc es cenšos kastē vienmēr viņu turēt tādai rezervas reizei. Šos te es visticamāk atstāšu mājās. Tā kā metam viņus iekšā. Šis ir ļoti vecs, es pat nezinu, kāda ražojuma māneklis, bet viņš ir ļoti ātri uzpeldošs. Viņam ļoti tāda, ļoti seklu viņu var izvadīt, un pie tvičošanas viņš diezgan strauji uzņem dziļumu, attiecīgi viņu praktiski uz vienas vietas var turēt un izspēlēt virs kaut kādas bedres vai virs kaut kāda loga, kas ir izveidojies starp zālēm. Jā, un ja gadījumā ar līdekām būs čābīgi, tad var mēģināt arī paņemt kaut ko mazos līdz mānekļus un mēģināt uz viņiem dabūt kaut kādu vai pavisam mazu līdeku vai kādu ašuku mošku noķert. Tāpēc šis ir tas, ko es ņemu līdzi. Es viņus salieku mazos mānekļus vienā kastē, un tas, ko es varbūt vēl pielieku klāt, varbūt atgriezīšos uz sevi, lai jūs mani redzat, lai nav tā, ka jūs runājat ar maniem pirkstiem un manu kasti. Jā, mazie mānekļi salikti. Pirms mēs ķeramies varbūt pie lielajiem mānekļiem, es pateikšu, ko vēl es iesaku ņemt līdzi, un bez kā es teiktu, laikam, kad neviena cope nevar notikt. Mānekļi, tas ir viens. Bet viena no nemazāk svarīgām lietām ir instrumenti, ar kuriem jūs rīkojaties. Šajā gadījumā es nerunāju tikai par makšķerēm, par uztveramo tīkliņu, bet es runāju vairāk par to, ar ko jūs gadījumā, ja noķerat zivi, ar ko jūs šo te zivi varat atbrīvot un netraumējot gan zivi, gan arī sevi. Tad pirmais ir mutis tāds atveramais, ar ko atvērt žaunus līdekai, lai tiktu pie āķiem, ja viņi ir kaut kur dziļi ieķērušies. Tā kā šo te mēs liekam kastē līdzi. Otrs, jā, ir lielās stangas arī, ja mums dziļi vajag ielīst iekšā pēc āķa. Kā var redzēt, viņas jau ir pastāvējušas ziemu un praktiski tā diezgan grūti taisās vaļā un ciet. Makšķerējot ērti, kad viss taisās ar vienu roku, jo otra roka ir aizņemta ar zivi. Tāpēc, jebkurā gadījumā ir jāpārbauda, jāsēļo, lai šīs te stangas ir viegli taisās vaļā. Bez stangām es izmantoju ļoti foršu šajā gadījumā Lucky John izpildījumā šādu te āķu izņēmēju. Ļoti, es teiktu, ērti. Ar vienu roku mēs turam zivi, ar otru viņai ieliekam šo te žaunās un aizķeram āķi un izčekarējam noscīt viņu ārā uzmanīgi, lai mums viņa netraumē ne rokas, neko. Jā, un saku, ļoti šī te uzparikta, man liekas, ir vispār tāds, katram, kas copē līdekas kaut kam līdzīgam, no jebkura ražotāja ir jābūt. Viņi arī dažādos izmēros, es zinu, kad
nu, ja man atmiņa nevir, tad kaut kādus zviedros vai kur es pat redzējis, esmu krietni lielāks viņus, jo, nu, lielākas trofeja zivis, lielākas mutes, lai būtu ērtāk piekļūt. Tā kā šitas ir super. Mazās standziņas, lai mēs varētu nepieciešamības gadījumā nomainīt āķus un rimbulīšus, ja nu gadījumā mums vajag riņķīšus nomainīt, jā, pēkšņi kaut kāds salozes vai atlocīs vai ko. Tā kā šim arī ir jābūt. Un viena no tādām, es teiktu, mazāk vai praktiski nenovērtētām lietām ir knaibles, ar ko jūs nokožat āķus, ko principā var vienkārši, ja āķis ir kaut kur ieķēries, tad mēs viņu paņemam un brutāli nokniebjam nost. Man ir principā bijusi diezgan veiksmīga pieredze. Tiklīdz es nopirku šīs te stangas, tas bija pirms gadiem 2, mēs piedalījāmies ar Čomu, ar Andreju un Dmitriju. Mēs piedalījāmies sacensībās Mamma Daba. Starp citu, ļoti foršas sacensības. Žēl, ka viņas, vismaz šogad nav informācijas, ka viņas būs. Formāts tāds, ka tu copē, tu noķer zivi, tu safočē viņu, uztais video un atlaid viņu atpakaļ. Un manā skatījumā ķera atlaides sacensības ir vienkārši tās, kuras padara šo procesu krietni foršāku. Jā, un zivs ir jāatlaiž. Attiecīgi mums situācija bija tāda, kad mēs esam praktiski līdz 12 tukšā, tad mēs noķeram zivi, viņi ir diezgan dziļi ierījusi māneklī. Tas bija šis te rapalas māneklis. Un, lai zivi atbrīvot, tad principā tika izmantotas šīs te knaibles, nokodām riņķi, ar ko stiprinājās āķis, tad mēs varējām to mānekli izņemt ārā, nokniebam arī āķi un tad palaidām to zivi atpakaļ. Un tad pēc burtiski minūtēm 10, jā, es nomainīju pa to laiku tika nomainīts šīs te pēdējais āķis. Un noķērām vēl vienu zivi un arī bija jākož nost rimbulis, riņķis un jālaiž zivs vaļā, jo viņi arī bija dziļi šo te mānekli ierījusi. Tā kā principā tas bija, es nopirku stangas, jā, knaiblis, un nākamajā principā copas dienā viņas man jau noderēja. Tāpēc ne tikai pa zivīm, ja āķis trāpa arī rokā, pirkstā, nezinu, mazums vēl kaut kur, tad principā mēs arī sevi varam atbrīvot un tas ir krietni ātrāk, vienkāršāk un drošāk. Nokniebjam āķi tur, kur ir šis te atskabarga un izvelkam viņu ārā. Tā kā šāds instruments, es teiktu, arī ir must have instrumentu kastē. Jā, instrumenti mērlente, protams, ja mums nav mērlente pašiem sava, parasti bāzēs ir silas, kurās var nomērīt, bet atceramies, varbūt pavasarī vēl mazāk, bet vasaras sezonā nekad neaizmirstam šo silas amitrināt, jo noguldīt zivi uz sausas uzkarsuša dēļa ir diezgan traumatiska zivī, tāpēc vienmēr samitrināt, lai tas būtu tādā ūdens temperatūrā un slapš, lai zivi netraumētu. Attiecīgi, tad viņi mazāk arī kustēsies un mēģinās, spirināties un lēkāt pa laivu pa šo te mērlenti. Jā, kas vēl? Kas vēl? Jā, gatavojoties gan sezonai, gan arī, kā es minēju iepriekšējos video, braucienam uz Zviedriju, kas būs Jāņos, es iegādājos rezerves spolu sev, un šo sezonas atklāšanā es viņu mēģināšu notestēt. Attiecīgi, Revo Beast līdz Revo Beast 40 un maksimālais tas drag viņam ir 14 kg. Tā kā principā es vēl īsti neesmu šo spoli rokās
grozījis. Šādi te viņi ir kaste, spole, kas forši. Es skatos, ka viņam nāk vēl viens rezervs rokturis, bet jā, šo te spoli es likšu virsū otram kātam un bigbaitiem līdz 250 gramiem, bet jā, uz sezonas atklāšanu es mēģināšu viņu padzenāt ar kātu līdz 150 gramiem. Tā kā virsū uztīšu kas man bija palicis no kaut kādas ļoti senas makšķera lietu iegādes, 0,42 daivas aukla. Nu, bigbaitam būs manā skatījumā diezgan ok, zaļā krāsā. Pītās auklas krāsājumam es teiktu, es arī nepievēršu uzmanību. Es domāju, ka pītu auklu krāsa ir vairāk tāda ērtības ziņā makšķerniekam, lai viņš redz, kur viņš to mānekli ir iemetis, kā viņš to virzienu, kur viņš atrodas, un tas arī viss. Tas, es saku, manas tādas pārdomas par to visu. Jā, ja mēs atgriežamies tagad pie bigbaita tēmas, pie tā, ko es ņemšu līdzi, tad mānekļu nav daudz. Principā tas, ko es plānoju paņemt, protams, tas, ko es rādīju, ir apala, peto. Ir laikam peto. Jā. Viņi ir divi, ir viens ar taisno asti, viens ar savādāku, ar to aizlocīto šādu te. Jā. Starp citu, jā. Sekojot līdz veikalos, dažreiz ir akcijas. Šiem te konkrētajiem bija, man liekas, Jahipaunā kaut kādi 9 vai 10 eiro gabalā bija. Tā kā ieķēru un jā, vēl pat netaisīju vaļā. Nu, gan jau kaut kāda. Jā, rapala. Tad gupija, jo dziļumi, kur mēs makšķerēsim, būs sākot, es saku, no sakluma no kaut kāda metra līdz pat kaut kādiem 3-4 metriem. Tāpēc ir jēga paņemt gupiju, jo var izspēlēt viņu, teiksim, tādā darba dziļumā no 1,5 līdz 2,5 metriem. Man liekas, viņa tīri forši sev parādīt var. Protams, cūkas, kur nu bez cūkām, man liekas, tagad nevar atrast makšķernieku, kuram kastē nebūtu kāda straikpro cūciņa. Frap mānekļi arī ļoti, ļoti interesanta spēle viņam. Viņam ir diezgan plata šī te pēda un interesants tādas formas. Un viņš pie ļoti lēnas ietīšanas ļoti, teiksim, tā plati spēlē ar asti. Tāpēc man liekas, ka tādu pavasara, varbūt kūtro zivi, viņš varētu savaldzināt. Protams, peles. Man no pagājušās un aizpagājušās sezonas viņas patīk aizvien vairāk un vairāk. Jāstāsta, protams, par to, kā viņas izspēlēt. Bet jā, šai te pelē var redzēt, ka diezgan viņi ir pagraustā, gan arī šī te asti jau praktiski ir gandrīz iznīcināta. Jā. Peles, jā. Arī Vestina Riki Roach. Ļoti smuka spēle, plats māneklis, labs vizuālais kontakts zivī ir ar, teiksim, viņu labi redz. Tas varbūt duļķainā ūdenī vai kā. Un viņš spēlē smuki gan ar savu asti, gan viņam ir arī rollings attiecīgi. Viņš no sāna uz sānu tā pārvaļās. Arī ir bijušas smukas zivs uz viņu un iemetot ūdenī un velkot. Tiešām tu skaties uz viņu un domā, bļāviens, tā ir reāli kaut kāda karūse. Jā. Tāda gatoru.
arī it kā nekas tāds īpašs, viņš praktiski arī pie tādas lēnas vilkšanas viņš praktiski nespēlē it kā, bet neskatoties uz to, zivis ķer, un iespējams tas saistīts ar to, ka dažreiz zivī nepieciešams tāda ļoti, ļoti pasīva spēle. Un, teiksim, visu šo te mānekļu plus gumijas, silikona mānekļu ir, manā skatījumā, tas, ka mēs varam izmantot viņam kaut kādu atsvaru priekšā un, teiksim, uz to pašu, kur mēs tagad dodamies uz Vecdaugavu, mēs viņu varam izspēlēt gan dziļumā ap metru, gan uzliekot papildus atsvaru, mēs viņam varam iedzīt līdz 3-4 metriem vai cik mums nepieciešams. Tāpēc, viņus var tā kombinēt un vienu mānekli var izspēlēt dažādos dziļumos. Jā, un, teiksim, šis ir arī tagad jau viens no maniem favorītiem, spinnerbeiti. Jā, jāuzmanās. Viņam te ir divi āķi iekšā. Nezinu, varēs redzēt, nevarēs redzēt. Te viņam ir divi āķi iekšā. Nosacīti, jā, tāds mans jaunatklājums. Ja nebūtu viens pazīstams cilvēks padalījies ar saviem lomiem, kurus viņš velk kurus viņš dabūna uz spinnerbeitiem, es laikam nekad viņus nebūtu mēģinājis, bet pagājušajā sezonā tieši uz šo konkrēto Vestina modeli noķēru savu rekordlīdeku 119 centimetri un aptuveni ap 12 kilogramiem. Tāpēc, jā, viņi strādā, viņi forši strādā un viņus var mest praktiski visur. Zāles, lēpenes, niedres, viņš māneklis, kas visur iziet cauri. Tāpēc, jā, uz sezonas atklāšanu arī viņu varētu padzināt pa tādām niedrēm, kur iespējams varbūt vēl ir tā līdeka, kas ir iznārstojis stāv. Un iespējams viņš varētu arī kaut ko sagādāt kādu prieku. Jā, tas no bigbeitiem būtu viss laikam, ko es ņemšu līdzi. Tad, kā es teicu, mazais kāds vieglie mānekļi, smagais kāds līdz 150 gramiem, nosacīt smagie mānekļi, instrumenti, kas ir jāpaņem līdzi, lai atbrīvotu zivi, lai viņu, teiksim, palaistu pēc tam atpakaļ maksimāli svaigu dzīvu. Un visu sakrāmējam somā, hermētiski noslēdzamā un dodamies copēt. Tā kā tas bija tāds pavisam īss, varbūt ne pavisam īss, jā, bet stāsts, ievads, nezinu, par to, kā es gatavojos līdeku sezonai, par to, kas jāņem vērā, kādas kļūdas varbūt nepieļaut. Un ja ir kādi jautājumi, droši rakstat komentārā. Ja bija noderīgs šis video, ja kaut kas likās interesants, foršs, uzspiežam laiku un gribat zināt, nezinu, vairāk par to, kas notika šajā sezonā, parakstamies, jo es centīšos katru copas reizi ierakstīt, parādīt, mēģināt kaut kā varbūt kopīgi pāanalizēt jo mēs vairāk par šo te visu runāsim, jo mēs arī vairāk pie kaut kādas pareizās, varbūt taisnības, netaisnības nonāksim, bet kaut ko priekš sevis iemācīsimies un jebkurā gadījumā tā nākamā copas reize būs jau krietni foršāka, mums būs lielāka informācijas bagāža un mēs varēsim ar viņu vairāk operēt. Tāpēc, jā, rakstat komentāru, kas jums likās interesants, ko varbūt tās nepieciešams papildināt, gribat kaut kādus varbūt video par kaut kādu konkrētu, nezinu, ieskatu mānekli, tēmu, jautājumi kaut kādi par mānekļiem rodās, droši rakstat, mēģināšu atbildēt, padalīties savām pārdomām un iespējams tas būs noderīgi. Paldies, tiekamies!